Aplūkosim totalizatoru bonusu vākšanas principu. Ir birža, kurā mēs reģistrēsimies, tāda mums būs viena. Ir totalizators, kurā mēs reģistrēsimies, jo tas piedāvā bonusus jauniem klientiem. Tādu ir daudz. Ieskaitīsim totalizatorā tik daudz naudas, cik vajag, lai saņemtu bonusu. Pārējo starta kapitālu ieskaitīsim biržā. Tālāk meklējam notikumu, kuram būtu vienādi vai līdzīgi koeficienti gan totalizatorā, gan biržā. Totalizatorā liekam naudu visu, ko ieskaitījām par šo notikumu. Tikpat daudz naudas liekam biržā tikai pret šo notikumu. Ja notikums piepildās, vinējam totalizatorā, bet biržā zaudējam. Ja notikums nepiepildās, vinējam biržā, bet totalizatorā zaudējam. It kā liekas bezjēdzīga situācija, skaitās nauda no biržas totalizatoru vai no totalizatora uz biržu. Tomēr tā nav. Atcerieties, totalizators piešķir mums bonus par to, ka mēs reģistrējamies tajā, ieskaitījām naudu, cik vajadzēja un uzlikām visu uz notikumu. Tomēr ko lai dara šo bonusu, viņu uzreiz nevar izņemt, tāpēc meklējam atkal tādu pašu notikumu, kuram līdzīgi koeficienti gan biržā, gan totalizatorā. Liekam totalizatorā par šo notikumu, turpretī biržā pret. Ja notikums nepiepildās, visa nauda nonāk biržā. Tas ir ideāls variants, varam aizmirst par totalizatoru līdz nākamajam bonusam. Tomēr notikums var arī piepildīties un nauda nonāk totalizatorā. Šādā gadījumā ņemam naudu ārā no totalizatora, atstājam tik, cik vajag, lai aptīrītu nākamo totalizatoru un pārējo skaitam biržā. Tālāk ejam uz nākamo totalizatoru un nākamo bonusu.